Tikko uztaisīju 11. Nu, tas nav tas pats, kas uz parletēm, bet principā, ja jākabina klātī svars. Un dažiem cilvēkiem vienkārši ir papildus svars, un viņiem gribās to nomest, un viņi nesaprot, kāds notiek. Es savu sešpaku pirmo reizi, kad es dabūju, es nekad neesmu pazaudējis viņu, arī kā es vēlētos dabūt to nost. Un principā tev arī tā notiks, tāpēc, ka te nav nekāds fastings, tur kardio ekstra vai kaut kas tam līdzīgs, kas tev tur pie tā sešpakas. Ir viena lieta, ko es personīgi dabūju, tagad es sapratu, kad man ir laktos nepanesība. Tas, kad es nevaru panest pienu, un es mēģināju vienkārši saprast, okay, kurās vietās ir piens, un es izslēdzu tos produktus. Un tev nevajag būt laktos nepanesībai, lai dabūtu sešpaku. Tev vienkārši vajag pievērst uzmanību tam, ko tu ēd, liet savā mutē, tas būs izslēgts kaut kādas apstrādātas ēdienas vairāk, vai izslēgt vairāk cukuru, kaut kas tam līdzīgs, kas vienkārši tev rada šos taukus papildus. Tavs ķermenis saprot, ka viņam nav minerālās, vitamīnu, tur proteīns pietiekami, kaut kas tam līdzīgs. Viņš tāds, pagaid, mums vajag vēl ēst. Un tā tu ēd, un tad tev tas vidējais daudzums, cik tev kalorijas ir krietni lielāks nekā to patērē, un tu vienkārši audzē šos taukus virsū. Un naturāli, ja tu esi no kaut kāda tīņa līdz pat 40 gadiem, tev sešpaka jābūt kā džekam, ja? Tev sešpakai jābūt un vienkārši izslēdzot vai vienkārši samazinot šīs sliktās lietas, apstrādātās lietas un mēģinot ēst viens sastāvdaļas ēdienus, tā būs sešpaka un tev būs grūti pat viņu dabūt nost. Tagad tas nav tik grūti, tev vienkārši vajag pievērst uzmanību to, ko tu ēd.